Sveiciens, draugi! Nu jau martā, jā, marts ir klāt, pavasaris tuvojas straujiem soļiem, šodien it īpaši to varējām just. Jau dienas saulainas un foršas un siltas paliek. Nu tā, bet šodien paskatīsimies atkal izlikumu nākošajai nedēļai, un tas mums būs no 4. līdz 10. martam. Atkal kā parasti mums ir 3 izlikumi. Kamēr es runāju, mēģināt sajust, kurš no šiem variantiem vai kur no šīm kavām, kā jums labāk patīk, vai rekutēt tie ābolīši, ja? Sajūtat, kurš tātad no šiem variantiem ir jūsējais, un tālāk jau skatīsimies izlikumu. Laikojiet, ja patīk mani izlikumi, un ķeramies klāt. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmā variantam nedēļas galvenā kārts ir augstais priesteris. Augstais priesteris, par ko viņš mums runā un ko viņš mums varētu nozīmēt nākošu nedēļu. Nu, viņš runā par tādām tradicionālām lietām, par tradicionālo lietu kārtību, par sabiedrībā noteikto lietu kārtību, ja? Kas varētu nākošu nedēļu būt, tie notikumi, kas varētu būt mums pēc augstā priestera? Nu, pirmkārt, es teiktu tā, iespējams, ka kādam būs kaut kādi jautājumi saistībā ar mācīšanos, jo, redzat, te ir priesteris un te ir 2 cilvēki, kas viņā klausās, ja, kas viņu uzklaus. Tātad var būt kāds, teiksim, uzsāk kaut kādas mācības, ja. Protams, varbūt, ka kāds no jums ir šīta priestera nosacīta, ja, lomā, un varbūt jūs esat tas cilvēks, kurš, teiksim, māca kādu, ja, vai apmāca vai māca. Nākošnedēļ šis varētu būt jums tad aktuāli. Jā, tad kaut kādi mācīšanās jautājumi var vienkārši varbūt aktualizēties, kad jūs sākat domāt par kaut kādiem mācību jautājumiem, ja kaut kādu informāciju meklēt, skatīties, ja? Tas varētu būt. Tā. Nu, vēl šī kārts runā par to, ka varbūt kādam tiešām būs kaut kādi pasākumi vai notikumi. Tie ir tādi, kā lai saka, tradicionāli pasākumi. Bieži vien tās var būt kaut kādas vai nu kāzas, vai nu kristības, vai nu kaut kādas sadarināšanās. Nu, protams, kam tas ir aktuāli, ja? Ne jau visiem, kam tas ir aktuāli, tad kaut kādi tādi ar tradīciju saistīti pasākumi, ja? Tas varētu būt. Vispār kārts runā par to, ka nākošnedēļ jums varbūt vienkārši būs, vai jums būs situācijas, kad jums būs jāieklausās kādā viedā cilvēkā, ja? Priesteris var runāt arī par to, ka vienkārši jūs dzīvē ienāk kāds vietas gudrs cilvēks, ja? Ar kuru jums ir kaut kāda komunikācija vai kaut kāda saziņa, un kurš jums var dot kaut kādus ļoti tādus labus un tiešām vērā ņemamus padomus. Kas attiec uz mūsu rīcību nākošnedēļ, tad arī jau tāds kā padoms pēc šīs kārtas, ka augstam priesterim viņš atbalsta tādu tradicionālu uzvedību, tradicionālu rīcību. Ne tik daudz stāsts par tur likumiem, bet tādu, tā kā ir pieņemts, kā mēs sabiedrībā rīkojamies, ja? Nekādas tādas beigās ekstras vai kaut kas tāds, tāds pilnīgi, ja? Tāds pārāk tāda neordināra rīcība īsti priesterim nebūs droši vien pa prātam. Tāpēc tā kārts arī mūs droši vien aicina uz tādām, varbūt tādu tradicionāli pieeju lietām, varbūt arī tāds apcerīgs kaut kāds noskaņojums vai vispār, tāds, kad mēs gribam par augstiem plauktiem padomāt un parunāt vai kaut kādu informāciju pameklēt vai ar kādu gudru cilvēku aprunāties. Tāds, varbūt kaut kur tāds filozofisks arī noskaņojums kādam, piemēram, no jums varētu būt, ja?
Nu, jā, nu vēl viņi runā par tādām tradicionālu, es te katru vārdu galā tradicionāli, jā, bet tā arī ir, viņš tiešām ir tāds baigais tradīciju piekritējs. Un par laulības lietām viņš runā tie, kas ir laulībā, kas ir vai attiecībās tādās, stabilās, jā. Tad šī kārts runā, ka visticamāk starp partneriem te būs sapratne. Ja? Varbūt viens būs attiecībās tas, kurš vairāk kaut kādu savu artavu ieliks, ja? Un varbūt otrs uzklausīs viņu. Bet katrā ziņā cilvēki tiešām sapratīsies šeit. Protams, jā, te ir it kā viens stāv pāri, ja viens ir šis priesteris stāv augstāk, un šie divi cilvēki it kā ir zemāk, un viņi klausās viņā. Bet, arī attiecībās citreiz ir tā, ka kaut kādos jautājumos, ja, tad katrs mēs esam vairāk varbūt kompetenti savā jomā, ja, un tad te varbūt tas varētu būt, teiksim, kā partneris, kā vīrietis, kā vīrs arī šī kārts dažreiz nospēlē, teiksim, ieklausīties viņa teiktajā, ieklausīties viņa padomos, ja, varbūt tiešām ir vērts viņus ņemt vērā un uzklausīt un kaut kā vairāk viņa loma, ja partnera loma attiecībās nākošanai varētu tā kā nospēlēt. Tas mums ir par priesteri. Jā, varbūt kāds var arī kādu bildinājumu saņemt. Jā, varbūt, kāpēc ne? Tā var arī būt. Arī darbā, biznesā, tādās lietišķās attiecībās tomēr te arī tas stāsts, ka varbūt mēs kaut ko apgūstam jaunu, kaut ko izzinam jaunu, kaut kādus jaunus apvāršņus, vai arī mums ir kaut kāds kontakts, saziņa ar kādu tiešām gudru, viedu padomdevēju. Viņš varbūt arī pavisam, protams, nedēļas ietveros kāds cilvēks, vienkārši varbūt kāds konsultants, ja, kas mums var tādu gudru, viedu padomu iedot. Tas par priesteri. Nākošās nedēļas pozitīvs. Mums ir 9 zižļi. Te ir stāsts par to, ka mēs pēc kaut kādas ilgākas, iespējams, kaut kādām grūtībām, jā, ar kurām mēs esam saskārušies, varbūt iepriekš, mēs esam panākuši, noturējuši savu pozīciju, jā. Jā, un varbūt arī tas priesteris mums tur lielā mērā ir palīdzējis, vai tas ir kāds cilvēks no malas, vai tie esam mēs paši, kuri ir piegājuši situācijai tā viedi un gudri un pārdomāti, ja, ievērojot, kā es jau teicu, tradīcijas, ja, un tādus sabiedrības noteikumus. Mēs esam noturējuši, redzat, šeit savu pozīciju. Cilvēkam gan ir pārsista galva, tā mēs redzam, ja, un cietis viņš ir kaut kādā ziņā, jo galva viņam ir pārsieta, tad kaut kādiem pārbaudījumiem cauri viņš ir gājis. Un te, ja mēs pastamies nevis nedēļas, bet kas mums bija kavā, jā, apakšā, te ir spēks, un tad par kaut kādu tādu, kā varbūt pat cīņu, jā, kaut kādu, tā var būt iekšēja cīņa, ļoti iespējams, kaut kāda iekšēja cīņa starp mūsu kaut kādām vēlmēm, un starp kaut kādām, arī tām pašām sabiedrības normām, ja, varbūt mēs esam izcīnījuši kaut ko tādu iekšēji, bet tā varbūt arī tīri kaut kāda situācija ar cilvēkiem arī, ja, kaut kāda. Un te mēs esam, grūti ir gājis, bet mēs tomēr savu to zīzli esam noturējuši, vai savu pozīciju esam noturējuši, ja. Nākošnedēļ mums tas izdosies, bet atkal ņemat vērā to, ko es teicu attiecībā par priesteri, ja? Nerīkojamies varbūt tā pilnīgi kaut kā neapdomīgi un tā, ja? Es ceru, jūs uztvērāt to domu. Tas mums ir pozitīvs. Negatīvs ir zižļu karalis. Protams, kā jau visi dāmas karaļi, varbūt stāsts, ka tur ir kaut kāda situācija ar konkrētu cilvēku, ja, kaut kāda situācija, kas mums ir tāda nepatīkamā. Varbūt zižļu cilvēki, tie varētu būt no kaut kādas, varbūt darba, biznesa vides pat vairāk, kaut kāda tāda situācija, ja. Bet atkal, priestera padomas rīkojamies tā, kā ir pieņemts sabiedrībā, ja? Tā, atbilstoši normām, nepārkāpjam, ja tā. Ja mēs tā rūpi brutāli pārkāpsim tās sabiedrības normas, nebūs labi, ja?
Nu jā, tad vai nu kaut kāds konkrēts cilvēks, vai varbūt te ir arī stāsts par mums pašiem, par to, ka mēs varbūt nākušai kaut ko no tā, ko mēs esam gribējuši, ko mēs esam, nevaram realizēt. Ja? Tā kā bišķiņi uzlikt uz pauzes, jo zižļu karalis ir ļoti tāds, aktīvs, sociāli aktīvs, un cilvēks ar augstiem mērķiem un tā. Bet mums šī kārts ir negatīvā. Tad iespējams kaut kādas mūsu aktivitātes te varbūt būs nobremzētas nākošu nedēļu. Jā, arī tā tas var būt. Padoms mums ir zobenu karaliene. Atkal vai nu tā ir kāda, kā jau es teicu, ja, pie karaļa, varbūt tā ir kāda dāma, kāda sieviete, kas mums var palīdzēt. Vai tā var būt draudzene? Es teikšu īsti nē, jo visbiežāk zobenu karaliene runā, tā var būt kāda sieviete no kaut kādas iestādes, ja? Varbūt kaut kāda ierēdne, vai tā var būt juriste, ja? Vai kaut kāda ierēdne, kaut kāda tāda situācija, ja? Un kārts tad saka, ka vērsies pie viņas, viņa tev varēs palīdzēt, atrisināt tavu situāciju. Tā, vēl šī kārts runā par tādu taisnīgu, godīgu rīcību, jo zobenu karaliene tiešām, viņa ir cilvēks, kam tas ir svarīgi, ja? Viņa rīkojas varbūt pat skarbi, bet viņa rīkojas taisnīgi, godīgi, tāpēc arī mums padoms. Arī daudz, kas no tā ir, protams, augstā priesterī, ja? Viņš arī nepārkāps nekad kaut kādas robežas un kaut kādas normas, un arī karaliene saka to pašu, ja? Teiksim, rīkojies godīgi, rīkojies taisnīgi, rīkojies tā kā pienāks, ja? Nerīkojies pretēji savai sirdsapziņai. Par to viņa runā. Vēl te varbūt kādam būs stāsts par to, kā tīri tā praktiski, ja mēs skatāmies arī, viņa runā par to, ka mums varbūt vajag, bet ja mēs jūtam, ka kaut kas ar veselību pieklibot, tad šī dāma arī bieži vien ir kā tāds signifikators arī ārstam, un tad ja kaut kas pieklibo ar veselību, tad noteikti arī vajadzētu vērsties pie ārsta, ja? Un te komplektā ar šo te priesteri, tad tiešām mums var būt labs rezultāts, mēs saņemam labus ieteikumus, un tiešām tas mums nāk par labu, ja? Tāds mums izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam nedēļas galvenā kārts ir 8 pentakļi. Šī te kārts, skaista kava, ja? Šāda te meitene zīmētu, ja? Tādu tauriņu spārnus. Par ko šī kārts mums runā? Vispār kopumā nedēļa tāda mierīga, nestoties to, ka varbūt iepriekš bijušas kaut kādas situācijas, ja tad cilvēks nāk no 5 kausiem, ja kaut kas varbūt mūs ir apbēdinājis, un mēs esam tādā, maigi sakot, varbūt melanholiskā noskaņojumā, ja bijuši. Tā. Tad šeit nedēļa solās būs tāda diezgan mierīga pentakļa vispār, kā jau zemes stihija, sola tādu mierīgu notikumu gaitu tomēr, ja? Stāsts varbūt par to, ka mēs nākošanai tiešām pieslēdzamies rūpīgi kaut kādiem saviem darāmiem darbiem. Ja tas ir darbs, ja, vai kaut kādas tādas darba lietas, kaut kādi mūsu. Tad kārtīgs, rūpīgs, atbildīgs darbs. Iedziļinamies detaļās, iedziļinamies sīkumos. Ja, te varbūt kaut kādas, tādas pat darbs, kas ir saistīts ar kaut kādām tādu skrupulozu, tādu iedziļināšanos, ja varbūt kaut kādas atskaites mums jātaisa vai kaut kas tur baigi jārēķina, ja. Un tiešām, ko darīt būs. Pēc 8 pentakļiem ir tā, ka tiešām darbs būs un būsim arī iekšā tajās lietās un iekšā darbos. Un es pat pēc šīs kārtas teiktu, ka mums tas tīri labi patiks. Tiešām būsim ar to tā kā,
būsim aizrāvušies. Un, ja tradicionālā kavā kārts tāda ļoti lietišķa, tad šajā kavā, kura man arī ļoti patīk, redzat, te meitenei te tauriņa apkārt lido un ļoti skaista tā kārts. Es domāju, ka jums pat kaut kādā ziņā tas darbs neliksies, vai tās lietas, ko jūs darīsiet atkal, nu ne jau visi strādā algotu darbu, vai ne jau visiem ir bizness, kur viņi nodarbosies, ja, varbūt kādam tā ir mājas dzīve, ja, kur tiešām tā rūpīgi, kārtīgi pēc plāna organizēti daru lietas, un man tas pat patīk, jo šeit tiešām tāda skaista tās meitenes zīmē, ja, šeit. Tad te varbūt arī stāst kaut kādas radošas lietas, ja, vai kaut kas radošs. Varbūt jūs savā ikdienas darbā, kaut kādā ikdienas rutīnā ieviešat kaut ko interesantāku, kaut ko radošāku, ja, kaut ko tādu pacelājošāku. Tā. Kas attiecas uz attiecībām, tad šī kārts arī runā par tādām mierīgām un diezgan pat harmoniskām attiecībām. Un, kā jau teicu, man šī kava ļoti patīk, jo te tie taurentiņi, un tad tas bieži vien runā, ka varbūt mums ir kaut kāda tauriņa vēderā, ja tā var teikt, un tad kaut kas varbūt romantisks arī nākošnedēļ. Kaut gan klasiski pēc 8 pentakļiem varbūt es tā neapgalvotu, es teiktu, ka, laba saprašanās, roku rokā ejam, darbojamies un arī mājas solī un kopā un viss ir tā mierīgi diezgan, ja. Tad pēc šīs te kavas tomēr es teiktu, ka varbūt kaut kur ir tie tauriņi vēderā, ja, mums arī nākošnedēļ. Šāda kārts, tā mums tātad nedēļas galvenā kārts. Nedēļas pozitīvs 4 zīžļi. 4 zīžļi, redz, te mums ir svētki mājās, ja, tad 2 cilvēki māja, un te mums ir lampiņas, un viņi kaut ko tur dejo jau uz tā jumta. Kaut kādi svētki, un tad es iedomājos arī šīs abas kārtas, nākošnedēļ ir 8. marts, kā mēs viņu vērtējam pozitīvi, negatīvi, svinam, nesinam, bet jūsu variantam varbūt būs tā, ka tiešām jūs to vakaru, ir tīpaši, ja jums ir attiecības, ja, vai tā, tad iespējams jūs tiešām jauki pavadīsiet šo te vakaru ar savu partneri vai vīru vai draugu vai draudzeni, ja. Jauki pavadīts laiks, varbūt neobligāti mājās, te varbūt arī stāsts, ka jūs izbraucat kaut kur. Es neteiktu kaut kādu briesmīgi tālie braucieni, bet kaut kur uz laukiem aizbraucat vai aizbraucat, uz kaut kādu, varbūt kādu viesunamu izbrauc, ja, kaut kādu jauku, patīkamu, foršu vidi, kur nosvinēt. Tikpat labi te varbūt arī, ka jūs, teiksim, pie draugiem braucat, ja, vai, satiekaties ar kādiem cilvēkiem, ar ko jums tāda jauka kopā būšana. Tā. Varbūt, protams, arī nekustamā īpašuma jautājumi risinās pozitīvi, ja, arī tas, jo tomēr 8 pentakļiem ir tā nozīme, ka cilvēks ir rūpīgi, kārtīgi strādājis, un te, protams, pentakļi vienmēr runā par kaut kādām materiālām lietām, par naudas lietām, tik un tā, nestoties uz to, cik mums romantiski šī te kārts izskatās, tāpēc, kādam varbūt tas būs stāsts par nevis par tauriņiem vēderā, bet par nekustamo īpašumu jautājumiem, kas atrisināsies pozitīvi. Vai vismaz risināsies pozitīvi, ja, pēc šiem te 4 zižļiem. Jo kārts runā par tādu mieru, stabilitāti. Jā. Negatīvs. Negatīvs mums ir kausu karaliene. Kā jau visas šīs karaļi, karalienes ir īpaši, ja, šīs galma kārtas stāsts varētu būt par kādu sievieti, un tad man gribas teikt, ka te varētu būt kaut kāds cilvēks ar sakāpinātām emocijām, jo negatīvā aspektā kausu karaliene ir dāma ar sakāpinātām emocijām, ja, kas nevar savas emocijas novaldīt, ja. Varbūt, un tā var būt kāda tuva jums, vai kāda draudzene, vai kaut kāda tāda tuva diezgan sieviete jums, ja? Vai radiniece. Tā, bet tā, protams, varat būt arī jūs pati, jo skatoties arī uz šiem te 5 kausiem, ja jums tur ir kaut kas tikko nesen iepriekš bijis kaut kāda situācija, jo te jau cilvēks ir iekšā emocijās, ja? Pēc 5 kausiem viņš tiešām, ir kaut kādos pārdzīvojumos, varbūt pat izjūt kaut kādu tā kā zaudējumu sajūtu, ja? Un tāds, nomākts kaut kāds, tad
Nu, nav izslēgts, ka kaut kādos brīžos jums varbūt atgriežas kaut kāds tāds baigi emocionālais noskaņojums, ja? Nu tā, ka emocijas ņem virsroku pār veselo saprātu, ja? Tā varētu teikt. Tāds mums ir negatīvs, ja? Tas ir negatīvā. Nu, kāds padoms, redz, kā līdzīgi kā pirmam variantam zobenu karaliene, ja? Tad, ko es te teikšu arī visā šai sakarā, ko es tikko teicu, kad mums emocijas ņem virsroku kaut kādos mirkļos pār saprātu veselo, ja? Vai par kaut kādu loģisko mūsu, par prātu, ja? Tad ievērojam zobenu karalienes padomu. Un paskatieties šeit, viņa šeit tādā balonā, gaisa balons, ja? Kur ir tādi lodziņi, ja? Kas te ir putniņi dzīvot tur. Un viņa tā kā no augšas skatās uz pasauli. Paskatīties uz situāciju no malas, no augšas, ja? Pat ja tā situācija varbūt pēc šīm te ir kaut kas tur nevisai patīkams ir bijis un jūs esat emocijās, pamēģināt objektīvi no malas paskatīties uz situāciju, ja? Nevis, jo šī karaliene var pateikt, man ir slikti, es tā jūtos un man nekas neinteresē un es negribu neko dzirdēt un nekādus loģiskos apsvērumus negribu dzirdēt, bet padoms ir... Padoma kārta saka, tomēr pamēģini tā mierīgi, racionāli, godīgi paskatīties uz situāciju, vai tiešām tev ir taisnība, ja? Vai tiešām tu varbūt kaut kur nepārspīlē ar savām emocijām, ja? Vai ar kaut ko tādu. Tas ir tas, es domāju, galvenais kārtas padoms. Tas, ko es arī teicu iepriekšējam variantam pie šī te padoma, kad šī dāma var runāt par to, ka kaut kāda sieviete, kura ir kaut kāda speciāliste, ierēdne vai juriste vai ārste, ja kaut kāda tāda nopietnā profesija, viņas kaut kāda ietekme, varbūt jūs pie viņas vērsīsieties pēc padoma, varbūt es pašos nekustamā īpašuma jautājumos, un tad kāds saka, jā, dari to, ej runā, prasi, un viss būs kārtībā, tev iedos labu padomu. Iepriekšējiem variantam arī minēja par to, ka ārsti viņa var būt. Un arī šajā kombinācijā, teiksim, ja kaut kas tur pēkšņi ar veselību nav tā kā vajag, tad ejam pie ārsta, un pēc šiem te 8 pendekļiem varbūt dabūsim labu rīcības plānu, kas mums ir jādara, un varam teiksim, lai varam savu veselību sakārtot un uzlabot, ja? Šādi, kārts runā par tādu karalieni godīgu, taisnīgu rīcību, arī tādu mierīgu, vēsu skatu. Ja šeit mēs varam iekrist emocijās, tad zobenu karaliene saka, noliec emocijas pie malas un paskaties mierīgi, lietišķi, un, kā es teicu, no malas uz situāciju. Mēģini būt objektīva, ja? Mēģinam nākošanai tiešām objektīvi skatīties uz lietām, ja? Ne tikai varbūt es te vairāk uzsveru uz šo te pozīciju negatīvo, bet uz visām lietām skatīties no malas un tiešām skatīties tā objektīvi, ja? Šāds izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešajam variantam nedēļas galvenā kārts velns, ja, rekā. Par ko mums velns runā? Varbūt kaut kādi kārdinājumi jums nākošu nedēļu, ja, kaut kādas situācijas, kurā jums kaut kas tiek piedāvāts, ja, kā šai kavā, kas arī ļoti skaisti un tādas ļoti skaisti attēli. Tad tas velns, viņš jau tik briesmīgi ļauns neizskatās, ja. Jo te mēs viņa nodomus redzam, mēs redzam, ka viņš piedāvā. Viņš varbūt nav tik ļauns un tik tāds neredzams, jo bieži vien ir tā, ka to vēlnu kārdinājumu mēs tā kā nejūtam, mēs tas nevis nejūtam, bet tas īsais vārds mēs nesaprotam, ka mēs tiekam kaut kādos valgos ievilināti, ja, vai kaut kādās situācijās ievilināti. Te bilde diezgan skaidra, ja, ka vēlns tātad kaut ko vēlas no šiem jauniešiem un kur puisim piedāvā naudu, meitenei piedāvā saldējumu. Ja? Tātad, ja mēs būsim vērīgi un acīgi, tad kaut kādas tādas lietas, kaut kādas varbūt citu cilvēku nevisai tādu varbūt godīgu attieksmi mēs uzreiz pamanīsim. Nevienmēr, protams, tā ir negodīga attieksme, tā var būt vienkārši situācija, kura nespēlē mums par labu. Piemēram, tā var būt kaut kādi līgumi, kaut kādi darījumi, kur mums ir jālasa maziem burtiņiem, ja? Ja mums pašiem pēc šīs kārtas ir jābūt vērīgi,
vērīgiem, ja? Lai mēs, neparakstītu kaut ko tādu vai neizdarītu kaut ko tādu, kas mums pašiem pēc tam ir neizdevīgi, ja? Mēs sev varam kaut kā sasaistīt, ja? Kā tas bieži vien ir, kad kaut kas mums tiek piedāvāts un mēs nepaskatāmies, kas tev par to būs, ja? Kāds tev var būt līgumsots, ja tu tur lauz pēc tam līgumu vai vēl kaut kas. Tad vienkārši esam vērīgi, ja mums nāk piedāvājums, tiešām vērīgi un kārtīgi viņu izvērtējam. Tālūk, ja? Par to mums runā Velns. Ja mēs apzināmies, jā, kad, situācija ir kaut kādi plusi, mīnusi, bet ja mēs viņus redzam ar skaidru galvu, ja mēs viņus saprotam, apzināmies un mums tas ir pieņemami, tad tad mēs ejam uz kaut kādiem ierobežojumiem, bet mēs saprotam, uz ko mēs ejam, ja? Galvenais, lai mēs apzināmies, ko mēs darām, lai nav tā, ka mēs kaut kam noticam, ka mēs pēc Velns skaisti runā, ja? Ka mēs noticam kaut kādām skaistām runām, un pēc tam izrādās, ka mēs esam, tādu lāču pakalpojumu paši sev izdarījuši. Tas ir tāds moments pēc Velna. Kas mums vēl? Velns jau nav tāda tikai negatīva kārts. Viņa, piemēram, cilvēkiem, kuriem, es te skatos ar zvaigzni kopā starp citu, ja cilvēks ir, kāds, varbūt, ja cilvēks ir tāds, kura, varbūt jūsu profesija vai jūsu nodarbošanās ir tāda, kur jums ir jābūt redzamam, ja, kāds tur, nezinu, piemēram, kaut kas tur dziedātājs, vai jūs kaut kur uzstājaties, ja, vai jums jābūt tādam, ko, varbūt jūs kaut kādā, darbā, tikpat labi kaut kādā konferencē jums jāuzstājas vai kaut kas, tad šī kārts ļoti labi spēlē, viņa runā, ka jūs mākat aburt cilvēkus, ja pilnīgi tā, ka jūsos atvērtām mutēm klausās, ja, tā kā, ja kādam nākošanai ir tāda situācija stāv priekšā, ja, ka jums vajag kādu tur, mācēt pasniegt, sevi vai savu produktu, ja, vai jūs tur, pārdodat kaut ko, un jums vajag mācēt nošarmēt, ja, to pretējo pusi, tad pēc šīs kārtas jums tas ļoti labi var izdoties. Tas mums ir par Velnu. Bet, protams, kaut kas nešpētnes jau arī viņā ir iekšā, ja? Attiecību ziņā, kaut kādi vilinājumi var būt, protams, ja? Kaut kādi vilinājumi var būt, ja? Bet tepat laikā cilvēki varbūt vienkārši, varbūt izdomājam kaut ko jaunu, ja? Kaut ko tādu, varbūt kaut kāda tāda, jo viņā ir arī tāda radošā enerģija, ja? Tas ir tas, ja mēs šo te kārti tādā mākam tā pārvērst pozitīvā, ja? Tā. Nedēļas pozitīvs mums ir zvaigzne. Un kāpēc es arī minēju to situāciju par populāriem, par to, ka ja jūs esat, ja jums ir jāspīd nākošu nedēļu, tad jums tas izdosies gan pēc Velna kārtas, gan pēc zvaigznes kārtas, jo zvaigzne, protams, kārts runā pati par sevi, ja, kad cilvēks, kā zvaigzne, ja. Ir īpaši, ja tas ir kaut kāds, kur, kas tas varētu būt? Nezinu, skaistumu kaut kāds konkurss, vai kaut kas tāds tam līdzīgs, ja, ar kaut kādu mākslu, vai ar kaut ko tādu radošu, ar kaut ko tādu skaistu, ja, ar kaut ko tādu saistīts, tad šīs te kombinācija gan sola jums panākums, ka jūs tiešām jūs apbrīnos un jūs novērtēs, un jūs tiešām, būsiet tādā, jūs būsiet redzami. Kas vēl pozitīvā? Sievietēm jau vispār šī kārts ir laba. Protams, mēs neskatīsim viņu ļoti, ļoti augstu, ļoti plašu un pa augstiem plauktiem, ja tas ir tikai nedēļas izlikums. Tāpēc te varbūt, ja jūs neesat, dziedātāji vai netaisties kāpt uz skatuves nākošanai, tad te vienkārši, labi, tas joks, ja, bet tad lielākā daļai tā arī, nav, vai ne? Tad te varbūt stāsts vienkārši par kaut kādu, par kaut ko, kur jūs, kaut kāda skaistumkopšanas lietā vai par kaut ko tādu. Varbūt jūs pie friziera aizejat, varbūt jūs pie stilista aizejat, ja? Un tad jums tur tiešām, jums var labi rezultāti no tā sanākt, jo Velnam ir šī te harizma, viņš ir apburošs, ja? Viņš ir, kas tur aiz viņa, ja, tas ir cits tāds, bet šajā kombinācijā, un ja mēs skatāmies viņa, katrai kārtī ir gan negatīvā, gan pozitīvā puse, tad viņš tiešām māk šarmēt, viņš māk nošarmēt. Un tā kā skaistumkopšanai es teiktu,
Un visādām tādām lietām, varbūt kaut ko nopirkt tādu skaistu sev, jā, kaut ko tādu īpašu, jā, kādu, meitenei kleita tāda, jā, tāda skaista, nu, varbūt kaut ko tādu, kaut ko ļoti tādu pievilcīgu. Un patiesībā arī pretējā dzimuma acīs liela pievilcība, jā, vispār pēc šīs kārtas var būt jums pretējā dzimuma acīs liela pievilcība. Ir tīpaši, protams, aktuāli tiem, kas varbūt nav attiecībās un kuriem attiecības ir, interesē, tad jā. Uzvelkat kādu, nopērkat jaunu smuku kleitu un uz priekšu, jā, un ejiet uz randiņu. Nu tā, jā, tātad kaut kādas skaistumkopšanas lietas, kaut kas tāds tiešām būs forši, būs labi, un jūs tiešām ar to nošarmēsiet cilvēkus, jums labi sanāks. Nu tā. Negatīvs. Negatīvā mums ir šis te jaunietis, kas ir zobenu pāšs. Nu, zobenu pāšs runā par kaut kādu neusticēšanos, jā? Par kaut kādu situāciju, kur jūs esat cilvēks ļoti aizdomīgs. Cilvēks aizdomīgs, viņš netic, viņš var pat iziet uz kaut kādu konfliktu situāciju, ja, teiksim, gribēt pierādīt savu taisnību par katru cenu, ja. Pat, ja tai situācijā varbūt nevajadzētu, ja, nevajag vienmēr iet un pierādīt savu taisnību, bet šim puisim ir tā, šim jaunietim, ja viņš zina, ka viņam ir taisnība, tad viņš kaut vai aizies uz konfliktu, bet viņam vajadzēs to pēdējo vārdu pateikt. Tas ir negatīvā pozīcijā, ja? Nu, tā var būt situācija. Ja? Tā tad, varbūt domājam, ko mēs runājam, jo tas vēlns arī mūs aiz mēles var paraut nākošu nedēļu, un mēs tiešām varam, kaut ko neapdomīgi pateikt, jā, pēc šīs te kombinācijas, un tā, ka pēc tam pilnīgi gribās sev mēlē iekost, jā, un kāpēc es to darīju, kāpēc man to vajadzēja vispār, jā. Vēl varbūt situācijas ar kaut kādu informāciju, te mēs tās grāmatas redzam, kaut kāda informācija, ko mēs saņemam kaut kādā sagrozītā veidā, vai mums, jā, vēlns tomēr mums ir blakus, vai mums trūkst kaut kāda informācija, jā, vai mums ir nepietiekama informācija, vai mēs nevaram iegūt, tad kaut kas ar informāciju, kaut kas neiet tā kā gribētos, jā. Jā, bet esam uzmanīgi ar to, lai mēs tiešām nākošajā nav tā, ka mēs paši radām kaut kādus konfliktus, tad, kad mums par katru cenu vajag pierādīt savu taisnību, jā. Tā. Nedēļas padoms. Nedēļas padoms mums ir 7 kausi. 7 kausi, kā padoma kārtas. Pirmkārt, viņi ir ļoti labi radošiem cilvēkiem, jā. Un iespējams te arī iepriekš, ja kā mēs ieejam, iepriekš varbūt jums jau ir bijuši kaut kādi radoši projekti, jā, vai kaut kas tāds, ko jūs gribat realizēt, kaut kādas idejas, ko jūs gribat realizēt, jā, un tad patiesībā pēc visām šīm kārtīm te varētu būt par to stāsts, jā, un kaut kādām radošām lietām, jaunām, tādām interesantām lietām, šī kārts kā padoma kārts ir laba kārts, jā, ja būs tiešām galvā visādas idejas un tā. Bet kārts tomēr arī satura tāds padoms caur brīdinājumu, ja? Neļauties ilūzijām. Kāpēc? Pastāv risks jau pēc vēlna, to mēs redzam, ka mums nākošanai varbūt tās rozā brilles, ja? Un ka mēs vēlamo pieņemam par esošo un, kaut kādā veidā ļaujamies, tā teikt, uzķerties uz āķi, ja? Tad šī kārts mums saka, mēģini vismaz noņemt rozā brilles, ja? Jo, redz, tad tieši tā sirsniņa, ja? Un, teiksim, ja tas ir attiecību jautājumā, ja? Kaut kāda situācija, ja? Skaties uz cilvēku, skaties uz situāciju, mēģini skatīties tā realistiski, ja? Bez kaut kādām ilūzijām. Ja? Jo šai kārtī ir tāda tendence,
ka mēs neredzam lietas to patiesajā. Mēs izfantazējam, kaut kādās fantāzijās iegrimstam, kaut ko izfantazējam to, kas nav, ja? Izdomājam, teiksim, scenāriju pēc šīs te kārtas, kad, izfantazējam kaut kādu scenāriju, ar sev varbūt labvēlīgu risinājumu, kaut arī mēs saprotam, ka aiz tā visa stāv, tas rekur, tas vēlns stāv, ja? Un kārts mums saka, skaties, noņem rozā brilles, skaties uz lietām racionāli un loģiski domā ar galvu, ja? Visās situācijās, kas tev attiecīgi nākošu nedēļu, ar kurām tu nākošu nedēļu saskaries. Šāds izlikums 3. variantam. Ceru, ka visiem būs patīkama un mierīga nedēļa, un paldies, ka skatījāties!